Studējošo caurviju kompetenci novērtēšanas instruments ir pašnovērtējuma aptauja. Tas nozīmē, ka, izmantojot šo instrumentu, studējošie paši novērtē savas caurviju kompetences, vērtējot, cik lielā mērā konkrētos uzvedības indikātoros aprakstītā rīcība ir vai nav raksturīga viņiem. Šī aptauja tika veidota izmantojot tā saucamo lejupējošo pieeju. Tas nozīmē, ka sākotnēji tika izstrādāta kompetenci struktūra, un pēc tam šai kompetenci struktūrai atbilstošie uzvedības indikātori. Projekta sākuma stadijā ekspertu grupa, balstoties literatūras analīzē, balstoties labās prakses piemēra analīzē, veidoja šo kompetenci struktūru, pēc tam arī šos uzvedības indikātoru aprakstus, kurus tad projekta pirmajā kārtā aprobācijas stadijā studenti izvērtēja. Pār pa 600 respondenti izpildīja šo anketas sākotnējo versiju ar pār pa 400 indikātoriem. Analizējot projekta pirmās kārtas rezultātus, mēs nonācām pie pašreizējās pilnās instrumenta versijas ar 291 uzvedības indikātoru. Un šie uzvedības indikātori ir sakārtot pēc sekojošas loģikas, ka ir kopā 6 caurviju kompetences. Katrai caurviju kompetencei ir vairākas apakškompetences, katrai apakškompetencei ir vairākas dimensijas, un katra dimensija sastāv no šiem uzvedības indikātoriem. Caurviju kompetenci novērtēšanas instrumentam ir divas versijas. Ir pilnā versija ar šo 291 indikātoru, un ir īsā versija ar 84 indikātoriem. Atšķirība ir tāda, ka īsajā versijā nav iespējams izdalīt atsevišķi dimensijas, jo katru no šīm caurviju kompetenci, apakškompetenci dimensijām pārstāv tikai viens uzvedības indikators. Tālāk apskatīsim caurviju kompetenci novērtēšanas instrumentu formātu, par piemēru izmantojot digitālo kompetenci. Tātad digitālajā kompetencē mums ir 5 apakškompetences, un kā piemēru tālāk apskatīsim vienu no šīm apakškompetencēm, kas ir informācijas pratība un datpratība. Un šai konkrētajai apakškompetencei ir 3 dimensijas. Un šīs 3 dimensijas ir informācijas un digitālā satura pārlūkošana un meklēšana, datu informācijas un digitālā satura novērtēšana un datu informācijas un digitālā satura pārvaldība. Tālāk atkal kā piemēru apskatīsim pirmo informācijas un digitālā satura pārlūkošana un meklēšana, kurai ir 4 indikātori. Tātad šie indikātori ir zemākais novērtēšanas līmenis, konkrēti uzvedības apraksti, kurus tad respondenti izlasa un novērtē 7 punktu skalā, cik lielā mērā katrs no šiem indikātoriem, katra no aprakstītajām rīcībām ir vai nav viņiem raksturīga viņu ikdienā. Instrukcija tātad liek novērtēt katru no šīm uzvedībām, cik tā ir kopumā raksturīga 7 punktu Likert skalā, kura varijē no nemaz nav man raksturīga līdz pilnīgi mani raksturo. Tātad šajā konkrētajā dimensijā ir 4 uzvedības indikātori, kas visi ir saistīti ar informācijas meklēšanu internetā. Un katru no šiem indikatoriem respondents izlasa un 7 punktu skalā novērtē, cik raksturīga viņam ir šāda veida rīcība. Šeit nākamajā slaidā var redzēt, kā tas izskatās digitālā formātā. Ja šī aptauja tiek pildīta, tad vienkārši ieklikšķinot šajā atbildes skalā blakus atbilstošiem uzvedības aprakstam, respondents norāda, cik raksturīga viņam ir šī aprakstītā rīcība. Tālāk datu apstrāde notiek pavisam vienkārši. Katras dimensijas ietvaros tiek rēķināts vienkārši aritmētiskais vidējais no visiem dimensijas indikatoriem. Piemēram, ja šajā konkrētajā dimensijā, par ko mēs runājam, ir 4 indikatori un students ir atbildējis 5, 4, 6 un 3 attiecīgi šajos 4 indikatoros, tad šīs atbildes tiek sasummētas, izdalītas ar 4, kas ir indikātoru skaits, un mēs iegūstam 4,5 kā rādītāju šai
konkrētajai dimensijai, digitālās kompetences, apakškompetences dimensijai. Un savukārt apakškompetencei mēs varam tālāk jau summēt un rēķināt vidējos no dimensijām, lai iegūtu apakškompetences, katras apakškompetences vidējo rādītāju. Savukārt īsajai versijai mēs katrai apakškompetencei summējam indikātorus, jo katrs indikators, kā jau es teicu, pārstāv vienu dimensiju. Rezumējot raksturojumu par kompetenci novērtēšanas instrumentu, tātad ir divas versijas. Garā versija ar 291 indikātoru, kuru ir iespējams izmantot gan daļēji, gan pilnībā. Mēs paredzam, ka droši vien biežāk šī garā versija varētu tikt izmantot tieši daļējā veidā, respektīvi paņemot kaut kādu vienu kompetenci vai dažas no šīm 6 caurviju kompetencēm un novērtējot viņus tā pamatīgi padziļināti, bet iespējams arī kombinējot ar kaut kādiem citiem mērījumiem paralēli. Savukārt, ja ir nepieciešams veikt tādu īsu, ātru, bet pietiekami pilnīgu visu caurviju kompetenci novērtējumu, tad visticamāk piemērotāka metode būtu šī īsā versija, kur ir ar šiem 84 indikatoriem iespējams novērtēt visas caurviju kompetences. Bet, protams, arī pilno versiju var lietot pilnā versijā, ja ir nepieciešams detalizēti izvērtēt katru no caurviju kompetencēm, saprotot gan apakškompetences, gan šīs dimensijas, kas veido katru no apakškompetencēm. Būtiski uzsvērt to, ka gan pilnā instrumenta versija, gan īsā versija var tikt izmantot kombinējot ar kādiem citiem mērījumiem, piemēram, atzīmēm konkrētos studiju kursos vai vidējām atzīmēm vai prakses novērtējumiem vai jebkāda cita veida vērtējumiem par studējošā darbību vai sekmēm. Tāpat ir svarīgi atcerēties to, ka šo instrumentu ir iespējams dažādos veidos pilnveidot. Piemēram, ja konkrētajā jomā ir nepieciešams kaut kā precizēt konkrēts uzvedības indikators, to noteikti var darīt, var likt klāt uzvedības indikators, var likt klāt veselas dimensijas vai pat apakškompetences, ja tas ir nepieciešams. Tāpat arī ir svarīgi atcerēties, ka šo instrumentu ir iespējams lietot ne tikai kā pašnovērtējumu instrumentu, kur pats studējošais novērtē savas caurviju kompetences, bet arī kā novērtēšanas instrumentu, kuru aizpilda vēl citi vērtētāji. Var viņu izmantot dažādu veidu 360 grādu novērtēšanai par studējošā caurviju kompetencēm. Piemēram, ka vienu un to pašu kompetenci novērtē gan pats studējošais, gan piemēram, viņa prakses vadītājs, tur var būt arī darba devējs jau kaut kādos vēlākos posmos, varbūt programmas direktors, docētājs jebkādā konkrētā studiju kursā, un tālāk jau ir iespējams likt kopā šos vērtējumus un analizēt kaut kādas kopīgās vai atšķirīgās tendences šajos vērtējumos.